Pirmā šī gada preses konference tika uzsākta Daugavpils dzimstrakstu nodaļas pagājušā gada rezultātu apspriešana. Pēc Helenas Solocionkas vārdiem 2014. gads bija veiksmīgs. Pilsētnieki vairāk slēdza laulību un retāk domāja par šķiršanos. Pagājušajā gadā laikā bija reģistrētas 517 laulības, un kā norādīja dzimstrakstu nodaļas vadītāja, gandrīz katras 10. kāzas noslēdza jaunieši, kuri patstāvīgi dzīvo un strādā ārzemēs. Pati jaunākā līgava 2014. gadā bija 17-gadīgā jauniete, bet pati vecākā 65 gadus vecā dāma. Demogrāfiskie rādītāji sakrīt ar pagājušā gada datiem, tomēr pēc dzimstības mūsu reģions atpaliek no citiem reģioniem Latvijā. Principā gads nav bijis slikts. Esam nostrādājuši nesliktāk kā citas dzimstrakstu nodaļas Latvijā. Un mūsu tendences ir apmēram vienādas ar visu Latviju, izņemot bērnu dzimšanas. Pirmajā pusgadā mums likās, ka piedzimušo bērnu skaits būs tomēr lielāks nekā 13. gadā, bet otrajā pusgadā bērnu skaits nedaudz samazinājās. 2014. gadā Daugavpils dzemdību namā piedzima 804 mazuļu, kas ir par 42 bērniem mazāk nekā 2013. gadā. Tomēr pagājušais gads bija bagāts ar dvīņiem, kuri iepriecināja 12 ģimenes. Pats populārākais zēns vārds Daugavpilī paliek Ārsjoms, bet meitenes biežāk nosauc par Ksenijām. Ja runājam par mirstības datiem, tad pagājušajā gadā uz viņsauli aizgāja 1140 cilvēku, un kā arī agrāk biežāk letālie gadījumi notiek sirds un asinsvadu, onkoloģisko un galvas smadzeņu slimības dēļ. Tikšanās laikā apspriests tikai jautājums par vienu no populārākajiem pasākumiem Latvijā starp jauniešiem – Ēnu diena, kurš notiek 11. februārī. Ēnu diena ir karjeras izglītības programma, kas skolēniem sniedz iespēju 4 līdz 6 stundu garumā satikties ar potenciālajiem darba devējiem un iepazīt darba pasauli. Un šogad Ēnu diena tiek organizēta sadarbībā ar uzņēmumu Latros Trans, īpašu uzmanību pievēršot dažādām inženierzinātņu profesijām, jo šajā jomā vērojams darbinieku trūkums. Pēc Santas Čērānas teiktā, visbiežāk Daugavpils skolniekus interesē profesijas, kas saistītas ar medicīnu, žurnālistiku un informācijas tehnoloģijām. Savu dalību projektā darba devēji var pieteikt, iesniedzot savus pieteikumus līdz 2. februārim internetportālā www.ēnudiena.lv. Savukārt skolnieki savu izvēli varēs veikt no 19. janvāra līdz 4. februārim.